Jā, sveiki. Ir prieks būt šeit. Jā, godīgi sakot, kad es te atbraucu, nezināju dalīties vai nē, ne visai gribēju, bet tad slavējot jūtu, ka, Dievs saka, ka tas nav par mani, tas ir, lai Dieva vārdam nāk gods, jā. Jā, vēlos bišķi padalīties par manu to ceļu. Es pašlaik dzīvoju Amerikā, studēju, spēlēju futbolu. Un es gribu padalīties, kā es tur nokļuvu. Tātad 2 gadus atpakaļ es spēlēju futbolu Rīgā. Un bija tāds smags periods, jūtu, ka vajag to nākamo soli karjerā likt un iet. Un kaut kā smagi gāja tā mentāli un bišķi tā mīlestība pret to sportu bija pārgājusi. Es domāju, kā tālāk rīkoties, kur doties. Un tad tajā laikā es spēlēju, iegūtu traumu. Es salauzu kreiso 5. skriemelu mugurā un bija smagi. Un tur dakteri teica, ka būs vajadzīgs ilgs laiks, kamēr attopjos un tā. Un tajā laikā no zila gaisa tur parādījās iespēja doties uz Ameriku. Bet es atnācu tādā pēdējā brīdī, un man tur vajadzēja būt baigām finansēm, lai viss tur ir vīzai, biļetēm, viss ir, visam tam procesam. Un uz to sitienu, lai ātri dabūtu to naudu, man nebija tajā momentā. Un es arī tur tiem trenerim teicu Amerikā, ka man arī ir šī trauma, un es vispār nezinu, vai es varu spēlēt un tā. Un viņš teica, nekas atrisinās, ja būs labi. Un tad jūnijā, tas bija māja mēnesis, un tad jūnijā man dzimšanas diena, un es savā dzimšanas dienā dodos uz savu klubu Rīgā ar kūku, konfektēm, kā jāpadalās un tā. Man dzimšanas dienā zvana labākais ķirurgs Latvijā, un viņš tā saka, piedod, bet tu futbolu vairāk nespēlēsi, tur nav tāda varianta. Es dzimšanas dienā tādas ziņas saņemt, nebija baigi forši, Bet, jebkurā gadījumā es kaut kā iekšā ticēju, ka nevar būt, ka tas ir kā mans tas stāsts beidzas, Un jūlijā man jau jālido uz Ameriku. Un ar finansēm arī ir kā ir. Bet tad pirmais brīnumiņš bija, ka viens tēta draugs nolēma man svētīt un svētīja ar biļetēm uz ASV. Un tas bija tā arī no zila gaisa. Un slavu Dievu par to. Un es aizlidoju to Ameriku. Un pirmo mēnesi es tikai fizioterapeitiem strādāju, man tā mugurkā sāp, tā sāpes, nevaru normāli paskriet neko. Un daktari teica, vispār, man vajag uz gultā jābūt un jāguļ tur. Bet tad pēc mēneša tā jūt, ka paliek labāk. Un labākie daktari teica, ka vairs nespēlēšu, bet kas zina, ka mums ir labākais dakteris Dievs, viņš dziedināja spēlēju un kļuvām tajā gadā par Amerikas čempioniem, tā kā slavu Dievam. Un tad tāda pēdējā lietiņa, ko es gribēju pateikt, ir, kas likās vissvētīgākais tajā procesā, bija, ka mums tajā komandā viens no treneriem bija kristietis, un es to pamanīju, ka viņam tur istabā tur karoks ar Jēzus vārdu rakstīt, es piegāju, un mēs sākām runāt par Dievu. Un mēs sākām tā vairāk par to runāt un tā. Un tad vienu dienu viņš man jūta un teica tā, ka vai tu nevēlies sākt varbūt vadīt bībeles stundas komandā. Es tāds, negribu, nezinu vai vajag un vai gribu. Bet ja Dievs klauvē, tad vajag būt pieejamam un jāatsaucās pareizi. Un es nolēmu, labi, pamēģināšu tā. Un tad es ierakstīju, mums tur komandā ir tas komandas čats, saraksta, un es ierakstīju, hei, klausieties, es domāju vadīt, tā kā varat nākt un, skatīsimies, kā būs. Un sāku vadīt, un tur 2 džeki atnāca, Un tad ar laiku kaut kā pašam sirdī ienāca pirms spēles, mēs visi ģērbtu esam, tur mūzika skan, noskaņojamies. Un es tā uzliku mūzikas pauzi, un es tā džeki, varbūt kāds grib ar mani palūgt pirms spēles. Un tad jau kaut kādi 5 džeki atnāca, un mēs izgājām ārā no ģērbtuves, mēs tā uz ceļiem aplī apķērušies lūdzam. Protams, uzvarējām. Bet, un tad pēc spēles es teicu, džeki, davai,
jā, mēs uzvarējām, bet neaizmirstam pateikt godu Dievam. Mēs atkal aplī lūdzam un lūdzam, jā. Un tad ar laiku skatos, tur vēl 2 džeki atnāca no, parasti studenti, ne no komandas. Redzēja, ka mēs tur tajā koridorā bībeles stundas vienu vakaru daram, arī pienāca klāt. Un sāka pievienoties, mēs tur notiek tās bībeles stundas, un ar laiku es iedrošināju citiem sākt runāt tajās bībeles stundās. Es teicu, davai tu šodien, brāl, padalies, kas tev uz sirds un kādas tev atziņas. Tā apligāja. Un īsumā gada beigās jau gandrīz 20 džeki bija ārā aplī, lūdzu. Kad mēs tur finālos bijām, pirms fināla, gandrīz visu komandu aplī lūdzām. Un arī pēc spēles aplī lūdzām, devām godu Dievam. Un arī finālos, kad mēs bijām, mums visu nedēļu bija fināli tur Kanzasā. Mēs tur visi viesnīcā, katru nakti pirms gulētiešanas tur foajē, lejā viesnīcā vadījām bībeles stundas un runājām par Dievu. Un kas man ļoti svētī bija, pirms es devos prom no turienes, kā no manis atvedās un tad man vairāki džeki no komandas pienāca man klāt un teica, ka liels paldies, ka es tā ieguldījos viņos, jā, viņi tagad ļoti auguši savā garā un savā ticībā. Un tagad esmu jau jaunā universitātē, citā līmenī, un es tur spēlēju. Un es tā, tur daži čomi palikuši iepriekšējā skolā, un es viņiem uzrakstu, kā jums tur iet. Izrādās tagad treneris pats ir ieviesis komandā obligātas bībeles stundas. Visa komanda svētdienā savācas klasē un kopā runā par Dievu. Un vēl ar vienu tās lūkšanas notiek pirms spēlēm, pēc spēlēm aplī. Un es tā vienkārši šokā, ka tas viens mans lēmums paklausīt un tā kā nedomā bišķi par sevi, bet labi, Dievam par godu tā mēģināšu ar Svētā gara palīdzību vadīt tās bībeles stundas un tā saņemt to drosmi un to darīt, rīkoties, un kā tas viens lēmums tagad ir izmainījis to visu vidi, teiksim tā. Tā kā es domāju, tas tāds iedrošinājums visiem, kā jau es minēju, lai tā sirds ir maiga, mīksta un ir pieejama, lai klausās, un jo Svētais gars vienmēr klauvē, vienmēr meklē, un galvenais mums būt atsaucīgiem, atbildēt un rīkoties, nebūt pasīviem, bet kaut ko darīt. Tā kā stāsts turpinās, bet tad jau redzēs, kā tas viss būs. Bet slavu Dievam. Paldies. Amen.